Labrīt, nav rīts, nav vakars, ir nakts. Es nezinu, cik pulkstens ir. Es tikko no džima atnācu. Ir pulkstens gandrīz 9. Es uztaisīšu kaut ko ēst, es padzeršos biku kosu un mēģināšu iet gulēt. Es esmu pamatā nedēļu pabeidzis. Samērā vispār normāli. Es aizgāju 4 reizes uz džimu, kas iepriekš man bija standarts. Es izdarīju visas video, kas man bija paredzēts, un vēl pa virsmu es izdarīju dažus revisions, kas man pēkšņi no kurienes uznāca, kas ir ļoti labi. Rītdien, protams, un parītdien es paņēmu brīvus, es rītdien strādāšu pie žiguļu, pabeigšu tur audio sistēmu vai kā. Tas apmēram arī viss. Šī nedēļa bija daudzreiz labāk nekā pagājušā. Man joprojām sadzīšu ir manas epizodes, man pirms es sāku filmēt šitā, man bija epizode, bet es domāju, ka varbūt es sākšu beidzot socializēties un piespiedīšu sev iet vairāk ārā. Man arī bija tas, ka man bija vakarā, aizvakar, es precīzi neatceros, es gāju garā pastaigā, es neatceros pat, kāpēc. Nē, tā bija trešdiena, es paņēmu pusbrīvu dienu, es pabeidzu visu no rīta, un es vienkārši man bija brīva diena pamatā. Ko es neatceros, ko es darīju, jo godīgi izņemot tas, kas bija ārā ilgu laiku. Es bez mūzikas, bez neko, es vienkārši uzējos apkārt, un es pat runāju, ļoti īsu brīdi, es pat runāju ar vienu sievieti, kurai mašīnai bija fucking fuel filler caps, vaļā. Tur, kurš nekas nopietns, bet ir jau uzlabojumi, kas ir forši. Joprojām ir ļoti grūti skatīties cilvēkiem acīs. Man ir grūti noturēt sarunu, kas ir loģiska. Un tās epizodes, kas man joprojām notiek, nav tik intensīvas vai tikpat ilgas, kā iepriekš bija. Tā kā man liekas, lēnām sāk palikt labāk, es domāju, ka varbūt es es rītdien strādāšu pie žiguļu, bet varbūt es atbildēšu uz dažām ziņām. Tas ir tā. Es joprojām esmu, protams, ļoti nogurs, man ir grūti koncentrēties joprojām, un visu laiku jautāju, kad es būšu atpakaļ savā pilnā potenciālā, kas ar šito ātrumu, kā man iet, man sēja, ka es te būšu bezgalīgi ilgi, un es sāku vairāk, kā lai pasaka, pieņemt to, ka manā darbā ka mans darbs nav visa pasaule mana. Kas tas ir? Tur kaut kāds netīrums ir, what the fuck? Ka mans darbs nav visa mana pasaule un ka ir realitāte ārpus tā. Un ka man nevajag ņemt visu man dzīves nozīmi tikai no vienas lietas, ko es daru, ko man problēma ir arī tāda, ka es sevi salīdzinu ar ļoti daudz cilvēkiem visu laiku. Man ir jāsalīdzina ne tikai vidē, ka katrā vidē, kur es esmu, es neesmu labākais. Biznesā man vienmēr ir kāds, kam iet labāk par mani. Džimā, gandrīz katram cilvēkam iet labāk par mani. Es knapi ēdu, es olbaltumvielas neuzņemu, es domāju, ka es pasūtīšu proteīnu pulveri vai ko. Es tagad mēģinu, man bija recovery periods, kur šitā nedēļa bija forši to, ka es aizgāju visas pilnas 4 dienas nedēļā un strādāju reizē, kas man nav noticis labu laiku, jau gandrīz 2 mēnešus jau. Praktiski kopš jaungada, man bija tik daudz ko darīt, ka es vienkārši netiku uz džimu, tad es izdegu. Bet pamatā, iepriekš man bija kaut kāds 5 epizodes dienā, tagad man ir kaut kāds, varbūt 2, 3, kas ir normāls uzlabojums, diezgan normāli. Ja šitāda ātruma es jau pēc sākumā būšu atpakaļ kā vajadzētu, kas ir jauki. Es kaut ko vēl gribēju teikt, bet es laukī neatceros. Pamatā par to, ka tam darbam es pieņemu, ka vairs nav tik liela nozīme, ka kādreiz bija, bet man ir jāturpina viņš joprojām, tad es gribu attīstīt savu uzņēmumu, savus prasmes, savu izglītību. Man ir svētdien, man ir ieplānota sapulce ar Rio un Imrānu par reklamēšanu.
Tur es biku vairāk noskaidrošu, bet man vajadzētu svētdien bez tādas vienas sapulces, kur, ja pat godīgi, es jau neskatīju baigi kā darboties, kas tiešām gribu tur būt. Vismaz es ceru, vai pagaidām es gribu tur būt, redzēs, kā būs svētdien. Bet, jā, man būs jānopērk šitas te e-com talent, kur man vajadzētu rezultātus sabildēt, iesūtīt un blā, blā, blā. Nu jā, kaut kā tā aptuveni. Jā, man vēl dažas nodokļu lietas ir jānokārto man grāmatveda, bet, ja godīgi, es par to baigi tagad nedomāju. Kas vēl? Nu, nesen man pirmo reizi mūžā bija vairāk kā 10 000 kontā. Nu, vispār man nebija pa 10 000 kontā, nekad mūžā man nav bijis. Tas bija forši. Kas ir vienkārši prosta skaidra nauda, kas man nav baigi rezervēta nekam. Vienīgais, kas daļa no tā ir, man joprojām ir šī ceturkšņa nodokļi, bet visu pagājušā gada nodokļi man ir nokārtoti. Par to man nevajag uztraukties. Man ir šo fucking bārdu nodzīvnos. Bet man ir problēma tāda, ka man āda ļoti niedzas pagaidām. Es nezinu konkrēti. Man tā ir uzpamps arī. Es nezinu konkrēti, kāpēc. Es nezinu, ko es tādu ēdu, ka man sāka riktīgi niedzēt. Bet, ja es nodzinu, kamēr man niedz āda, man viņa paliek sliktāka. Tā kā, jā, bez tā man nav baigi daudz ko citu teikt, ja godīgi. Bet, jā, šodien ir 20. marts, kas. Labrīt, tauta. Nav rīts, ir 2:53. Man atnāca grāmata What Now no Aleksandra Moldovanos. Īsakot, tas ir kameras čels priekš man gadžiem. Esmu bijis diezgan liels fans gadžiem jau labu laiku. Man patīk viņa filozofija, tas, ko viņš tur dara, visu kaut ko. Un tagad es redzēju, ka viņa kameras čels uztaisīja grāmatu. Viņa jau kaut kādu laiku eksistē, bet es baigi par to nebiju domājis. Man vajag kaut kur viņu pasūtīt, tas, ka man interesē, es gribu redzēt. Es zinu, ka tās ir vairāk bildes nekā grāmata. Viena no lietām, ko šajā grāmatā gribēju pateikt. Numur viens, viņa vispār pati grāmata maksāja kaut kādu gandrīz 100 eiro. Un tur vēl shippings bija, un man bija vēl jāmaksā PVN, kas kopā no sanāca 150 eiro, kas vispār, viņa ir kvalitatīva, diezgan smaga grāmata. Viņa ir reāli, man grūti pateikt, 1,5 kilogramu, varbūt priekš grāmatas, tas ir diezgan daudz. Bieza, kvalitatīva, baigi neredz nekādas vainas viņām, tas man patīk, kā viņi arī izskatās. Pamatā, tā ir vienkārši bildes daudz, tas ir tā kā, ka tu esi pie zobārsta, un tev ir tās fashion magazīna vai kas, tas ir pamatā šitas, bet priekš vienkārši uzņēmējdarbības. Te ir šitādi teksti, kas šitā ir lapa, kur ir ļoti daudz teksts, bet sākumā viņi izskatās kaut kā šitā, gigantiski tie burti ir, bet tā ir normāli. Es viņu dabūju šodien, kad es pabeidzu pirmo video, es izgāju ārā, lai izbaudītu biku saulīti, kamēr varēja. Un tad dabūju šo grāmatu, viņi ienāca iekšā, es viņu vienkārši binžoju, pilnīgi visu izskatīju, izlasīju kaut kādās stundā, ja labi, maks. Un tas bija tiešām lēnām iziet visam cauri. Es pateikšu godīgi, šitā ir tā kā fiziska kopija ar Pinterestu vienkārši. Tas ir pamatā, kā šitas ir. Es nesaku, ka šitā ir, ja cilvēks, kurš grib šo grāmatu ir speciāli, lai uzzinātu kaut kādus uzņēmumu noslēpumus vai kaut kādas slepenas lietas, to tu šeit nedabūs. Šitas ir vairāk tā kā, kā saka, fizisks Pinterest boards praktiski. Priekš tā, ka man viņa vienkārši stāv kā dekorācija, varbūt uz galda vai ko. Tā nav problēma. Bet, jā, tas ir realistiskas ekspektācijas šitam. Es tā kā netaišu to video tikai dēļ tā, kā es ļoti negribu montēt, un man, var redzēt, mēs ar bārdu noskūju. Bet, ja godīgi, man kaut kā aizdoms, ka varbūt nevajadzēja bārdu skūt no, es nezinu. Bet, jā, ko lai daram. Te ir tā, ko iebildīts, vispār kaut ko te iet runa.
Es negribu strādāt vienkārši. Es ļoti negribu strādāt, tāpēc es runāju par šo grāmatu. Bet šo grāmatu es izbaudīju tiešām. Es uzliku mūziku uz televizoru, un tad es lēnām tas skatījos, lasīju, domāju par visu, redzēju visu kaut ko. Te ir diezgan daudz, kā lai saka, materiālistiskas lietas, kā pulksteņi, kas man personīgi patīk, godīgi. Man nebūtu problēmas kaut kādu Rolex grāmatu vai kaut ko, kurus var izpētīt vai pateikt vai kaut ko tam līdzīgu. Bet te ir arī ļoti daudz dirsas un tam līdzīgi, tā kā to es atzīšu arī. Jā, bet te ir arī daudz citas interesantas lietas. Es gribētu vairāk redzēt tās te ikdienas momentus, mazāk vairāk tos tā kā highlightus. Vai viņš pats ar šito grāmatā runā, ka ne tikai highlight vai ko, bet te ir, es pateiktu godīgi, te nav baigi daudz tā kā tās ikdienas lietas. Te ir diezgan bieži vien extravaganti, over the top, tā kā pat neteikt staged, bet tur kaut kāda doma tajā aizgāja. Man interesēja vairāk tās lietas, kas ir in the moment, ja pat nobildētas. Tie ir dažas tādas, bet es teiktu, kvantitatīvi, cik daudz kas tur tāds ir, varbūt 10% no grāmatas ir tādas tipa bildes, pārējās ir kaut kādā tipa veidā, ja ne stage, tad, izplānotas, kaut kāda, tas nebija in the moment. Tas, ko es gribēju pateikt, tur nav tik daudz tādas. Bet te ir labas bildes, kas tika bildētas uz filmas, kas... Es esmu biku interesējies filmā, bet, ja godīgi, varbūt tas filmas efekts dabūt kaut ko no filmas kameras, protams, vienmēr būs labāk nekā elektroniski, ka tu gribi konkrēto efektu, bet filmas kameras tā kā ar viņiem operēt un developot to visu filmu, apstrādāt visu, ruļu spirkt un saudzīgi un pašas kameras. Tas ir tik liels čakars, ka bieži vien tas vienkārši nav to vērts, manuprāt. Īpaši, ja tas ir konkrēti tev hobijs, tad jā, vienkārši bildēt, developot tās filmas, bet tā kā ikdienai speciāli, lai gribētu tādu efektu dabūt, manuprāt, ir labāki alternatīvi. Tu vari dabūt 80% no tā efekta digitāli, ja tu zini, ko tu dari. Man liekas, ja ne pat 99%, ja tu tiešām zini. Bet konkrēti, ja tas ir vienkārši hobijs, ja tā, protams, nav nekāda problēma. Bet jā, tas ir par šito grāmatu. Jā, es tā kā beidzu runāt, man tagad jāiet atpakaļ strādāt, bet es to negribu darīt. Fuck. Labrīt, šoreiz reāli ir rīts, ir 8:25, un es negribu strādāt, kā jau vienmēr. Viena lieta, par ko es gribēju parunāt, es par to diezgan daudz domāju, ir, ka realitāte, ka tu izaudz, paliec vecāks, ir, ka tu saproti, ka, es neteiktu, ka tu saproti vairāk, bet tas, ka tu pamani, ka reāli neviens nezin, kas notiek, neviens nezin, ko viņi reāli dara, tev ir plus mīnus saprašana, bet tas apmēram arī viss. Un arī bieži vien vajag izvairīties no viedokļiem, kas tiek reprezentēti kā vienkārši fakti. Es zinu, ka tas ir baigi ne no kurienes, bet es vienkārši par to domāju diezgan daudz pēdējā laikā, ka patiesībā neviens reāli nesaprot, kas notiek. Pat ja cilvēki, kas ir izauguši, viņi bum par neko nahuj reāli. Tā kā es neko nezinu, neviens cits neko nezinu, pat eksperti. Varbūt savā vietā viņi saprot, bet, ja godīgi, katram ir slāņi, ko reāli neviens nekad nesaprot, kas patiesībā reāli notiek. Viņiem ir vienkārši vairāk pieredze un viņiem ir lielāka iespēja saprast, kas varētu notikt un kas veido ko pamatā. Es zinu, ka šitas ir pilnīgi fucking bezsakarīgi jebkuram citam, kas kaut kādu iemeslu pēc to skatītos. Es personīgi neieteiktu, bet pamatā, jā. Bet tas ir par to. Pamatā arī gribēju parunāt par savējo, kas notiek. Labās ziņas ir tādas, ka epizodes, kas man joprojām notiek kopš tā atgadījuma, ir samazinājušās un viņu intensitāte ir pazeminājusi. Man joprojām viņas ir un pat ja tas ir man vakardien bija viena diezgan nopietna.
es teiktu, epizodi, bet arī tas, ka es plānoju aiziet beidzot pie ārsta. Es visu laiku stāstu cilvēkiem, ka es nihuja neesmu darījis. Es vienkārši meloju, tāpēc, ka man ir kauns pateikt, ka es neko neesmu darījis, tāpēc, ka tur būs visāda epopēja. Kāpēc un nē, kāpēc tas? Man ir problēma tāda. Man ir, pirmkārt, es pateikšu godīgi, man vienkārši nepatīk ārsti. Tas ir pirmais. Otrais, kas ir vispār labi, pirmais būtu otrais. Pats pirmais iemesls tāds ir, ka, ja es vēlos dabūt ieroču tiesības, kas man ir plāns to dabūt, es nevaru parādīt ne mazākās pazīmes ar kaut kādu mentālu nestabilitāti. Pat ja tam ir medicīnas iemesls vai vienkārši tas ir pagaidām vai kas, es nevaru rādīt to. Un es arī negribu to arī stāstīt citiem, tāpēc, ka pēc manas pieredzes vienalga, citu teiks kādam paturēt muticiet, viņi vienkārši bieži vien to nevar izdarīt. Un es nevēlos kaut kā lietu, ja es varu pats to salabot, vismaz mēģināt salabot, bez nekādas tā kā medicīnas, jo man jāiet pie cilvēku šeit, man jāiet tur. Jebkas, kas rādīsies medicīniskos dokumentos, es mēģinu no tā izvairīties, tāpēc, ka tas man var radīt problēmas nākotnē, kuras es vienkārši nevēlos, un ja es varu to, vienkārši man teorija ir tāda, ka dēļ man izdeguma, tas man rada visvairāk problēmas, ja es varu vienkārši lēnām pats recoveroties, kas man būtu jādara tik un tā, tad es labāk to darīt un saglabāt sev iespēju nākotnē bez nekādām problēmām, nokārtot ieroču tiesības un mednieku to te un blā, blā, blā. Tā kā jā, bet es esmu pamanījis, ka man ik pa laikam vienkārši roka labā parasti vienkārši sāk tā kā šitā te vienkārši kratīties bez pamatojuma. Tā kad tas notiek parasti tā, kad man ir epizode vai kas, es nezinu, kāpēc tas tā ir. Bet, jā, bet joprojām es atzīšu, man ir grūti koncentrēties, ļoti grūti koncentrēties, īpaši tagad cilvēki runā un mēģina tā kā sarunāties ar mani, kaut ko pastāstīt, kaut ko tādu. Es varu virspusēji sarunas noturēt, bet man ir grūti acu kontaktu noturēt. Es nezinu, kāpēc konkrēti, tagad ir tik grūti to izdarīt. Man ir, es nevaru pabeigt teikumus normāli, es tā kā iesāku runu, tad es beidzu, un tad es vienkārši es nezinu, kāpēc es tā daru arī, kas vēl, jā, man ir visādi šitādas mazas lietas, kas tā kā parādās, un es ļoti ceru, ka tas nav indikators, ka kaut kas diezgan nopietnas zem tiem īžeriem bija vai kas, tāpēc, ka es arī pateikšu godīgi, ka joprojām daudz cilvēku par šito nezinu. Kas jautāja tiem kaut ko, es tur ieminējos, es baigi dziļi tajā neiegāju, bet jā. Bet, tas apmēram arī tā arī ir, man nav baigi daudz ko citu minēt. Es ceru, ka tiešām ar laiku man aizies ar ātrumu, kamēr tas notiek. Aprīlis jau drīz ir, kas pēc 7 dienām, man liekas. Jā, tā kā tad jau redzēs. Es cerams arī kaut ko savu dzimšanas dienu izdarīšu, tāpēc, ka es jau gadiem vairākiem neko nedaru. Man bija savi iemesli tam, bet es gribētu to mainīt beidzot. Jā, pamatā tas arī ir tas. Ar darbu joprojām iet lēni, man tik daudz, ko man vajag vienkārši izdarīt, bet es fiziski vienkārši netieku līdzi. Man ir tik grūti to izskaidrot. Es biju sapulcē vakardien ar creative strategy lietām, ja. Man ir ilgtermiņa plāns uz nākotni, pagaidām vismaz reklamēšanas vidē, bet man ir aizdomas, ka tā, ka viss manām šitām epopējām, Epic Ads Lab, vismaz es riktīgi tur bremzēju, un es tur neesmu baigi daudz izdarījis to, ko vajadzēja, vismaz 1 mēnesi behind.
Es ceru, ka tas tiks sadarīts un viss beigās būs ok, bet zinot, kā Kamijs pagaidām uzvedās ar visu šito epopeju, man ir aizdomas, ka mans termiņš tajā kompānijā nav ilgs vairs, un Which pat ja... skill do you think you have to develop? Bet pat ja mani atlaiž, es pateikšu godīgi, tas būtu tā kā hidden relief, tāpēc, ka man vajag biku mazāk responsibility, ko paņemt uz kādu laiku, tāpēc, ka es godīgi sakot, man vajadzētu paņemt vismaz 2 nedēļas brīvas. Es tā arī nedabūju. Visilgākais periods, kurš aizgāja bez strādāšanas, bija 6 dienas, man liekas. Un tas nebija tā, ka es nestrādāju vispār. Es atbildēju ziņām, cik es varēju, jo es šo to tur izdarīju. Bet, jā, tas ir. Lai tā, ka manam darbam ir tik liela nozīme, tas manā personalitātē. Tagad es darbu neizpildu un sajūtu, ka es neesmu, tā kā es nepildu savu pilno potenciālu. Un tā, ka es jau gadiem viss man realitāte vienkārši bija darbs, un es to izdarīju pēc dizaina. Es nevaru teikt, ka es tagad man pasauli iegrūdu stūrī vai ko, man visu laiku ir jāstrādā, jo x, y. Es pelnu pietiekami labi, ka es varētu nogriezt 60% no savu darbu un dzīvot tīri ok. Tā kā, tīri normāli biku virs parastas algas. Bet es to nevēlos darīt, tāpēc, ka man ir ilgtermiņa sapņi, bet man joprojām to vajag arī menedžēt. Un man ir vienkārši bail to visu pamest un tad sākt no jauna. Bet tā ir uzņēmuma darbībā ir. Tu ej augšā, lejā, augšā, lejā, augšā, lejā. Tas ir dabiski. Bet es nevaru vienkārši apstāties, tāpēc, ka es esmu uzbūvējis šo pasauli, kur darbs ir mana realitāte, un es to izdarīju pēc dizaina, tāpēc, ka iepriekš man bija ļoti grūti koncentrēties. Es nemācēju vispār runāt ar cilvēkiem. Tāpēc, ka man jau kopš, es atceros, kad es biju bērndārzā, man bija ļoti grūti socializēties. Nevis dēļ tā, ka pamatā man bija bail socializēties, bet es vienkārši nevēlējos baigi. Es neredzēju pamatojumu. Es pateikšu godīgi, es joprojām nesaprotu cilvēkus. Es joprojām nesaprotu, ko viņi vēlas. Es lasu visu šitās grāmatas par to, un es saprotu to teoriju, bet es bieži vien, vismaz vairs tagad, es neatceros kāds iepriekš bija, bet es bieži vien, es saprotu cilvēku citu emocijas, bet es viņus nejūtu līdzi. Es nezinu, kāpēc. Man liekas, dēļ tā, ka tagad es uzsāku uzņēmēju darbību, man vajadzēja izslēgt ļoti daudz emocionālās šitos tā kā indikātors vai ko, tāpēc, ka, ja es būtu emocionāls lietās, ko es daru, tad, es neko nebūtu fucking izdarījis. Tāpēc, ka, ja es darītu tikai to, ko es vēlētos, un tagad, man liekas, es gribu šito darīt, es gribu to darīt, es joprojām strādātu savus vecos darbus, tāpēc man vajadzēja to daļu izslēgt. Un arī tur bija citi iemesli arī tajā, bet par tiem es pagaidām nerunāšu. Bet, jā, un man ir grūti tā, ka ieslēgt to atpakaļ, tāpēc, ka man atmiņa ir joprojām nevelk baigi, bet es atceros, ka es kādreiz tagad, piemēram, es ar draugiem kaut ko darīju, vai tas bija spēlēju spēles, vai pat samērā relatīvi nesen pirms uzņēmēja darbības ik pa laikam, es nezinu, mēs kaut kādu pasākumu izdarām, vai aizējam paēst, vai ko, es izbaudīju tos brīžus. Es joprojām, ja tas notiek, tad jā, es izbaudu, bet es nejūtu to savienību ar citiem cilvēkiem. Es nejūtu to tā kā community feeling. Es viņu vienkārši nejūtu vairs. Vai es nezinu, vai es viņu vispār jūtu. Es tagad mēģinu to saprast, kāpēc tas ir. Man teorija ir tas, ka daļa uzņēmēja darbības es esmu vienkārši izslēdzu savu emocionālo pusi ļoti daudz, tāpēc, ka 2 gadus pamatā, kad es grindoju visu šito ikdienā, es baigi neko daudz nejūtu. Es biju vienkārši tā kā neutral feeling, un tā, ka man bija kaut kāds rage moments vai kas, es parasti vienkārši tā kā es ievelku dziļi augu, un es pastumju to vēlāk. Protams, ilgtermiņā tā nav laba lieta, ko darīt, bet to es saprotu, bet es nezinu savādāk, kā to daru.
Kad es biju mazāks, šitas izklausīs ļoti skicofrēniski, bet tagad es biju mazāks īpaši kaut kādu 15, 16, 17 gadu vecumā, man bija ļoti daudz dusmas emocionāli. Man bija ļoti daudz. Un parasti, kā es tiku ar to galā, ir, es nediršu, es paņēmu cirvi un es gāju uz mežu un es vienkārši cirtu kokus. Es nemeloju par to, daudz cilvēku par to nezinu, tas bija tas, ko es darīju. Un man bija arī kauns to darīt, tāpēc, ka tas bija tik debīls veids, kā to darīt. Tāpēc, ka es vienkārši gribēju sevi man nebija naudas džimam tajā laikā. Tāpēc es vienkārši kā skicofrēns gāju uz mežu vienkārši cirta kokus. Man liekas, visvairāk kokus, kurus es nocirtu, labi, viņi bija šitik biezi, ja labi. Es nocirtu kaut kādus, varbūt 8. Un tā ir viņu vienkārši tā, es neko nedarīju tiem kokiem. Man bija ikā doma kaut kādu uzbūvēt kaut ko no viņiem, bet tā ir teritorija, kas tā nepiedara man, saprotu, tur ir sarežģīta, bet, jā. Bet tagad es baigi, man liekas, ka arī varbūt daļa no, kad man bija tie sīžeri un man tas smadzen vienkārši šurcerkatoja daudzas tās emocijas, kas, ko es biju tā kā, man bieži vien bija sajūta tāda, ka 2-3 gadu periodu laika emocijas vienkārši reizē uzskrien. Tas ir tā kā es gadiem aizstūmu to vēlākam, un tā kā man šurcerkatoja smadzen, vairs nebija, kas viņas tur ciet, un tāpēc man tās epizodes cik pa laikam arī notiek. Tāds, ka es minu, ka vienkārši tas ir tā kā es izklausos kā traks cilvēks, bet tā kā tā enerģija, kas bija joprojām pastāv, un vienkārši viņi tagad tā kā iznāk ārā. Bet viņi iznāk ārā, protams, negatīvi un tam līdzīgi. Es vēlētos, lai vienkārši es tiek no viss šitā vaļā un es varu vienkārši iet atpakaļ strādāt un turpināt būvēt savu nākotni. Un arī man ir citas lietas, par ko es daudz domāju pēdējā laikā, bet es nezinu, kad es par to runāšu, ja pat vispār, bet tas ir tip of the iceberg pamatā. Man ir, jā, reāli vajag vienkārši veselību, biku vairāk pievērst uzmanību tam, tāpēc, ka tie sīžeri bija tā kā, es biku pa viņiem smējos, tāpēc, ka tagad, ja retā gadījumā man šās tas pajautās, vienkārši pasaka, šitā kratījos, un tad XY vai ko, jā, bet tajā brīdī es reāli nesapratu, kas notiek. Man bija aizņems, ka man bija strokes vai kas, un man bija tā kā your life flash before your eyes tipa moments, un viss, ko es redzēju, bija, ka es strādāju. Un tas man reāli tā kā apbēdināja, es pateikšu godīgi. Tā kā, jā, un es pateikšu godīgi, pat ja tas ir man dzīve, nav baigi mainījusi, es joprojām daru vienu to pašu, tikai mana produktivitāte ir nogājusi lejā, es neesmu tik efektīvs, kā es kādreiz biju, un es nevaru arī vienkārši paņemt prosta pauzi, tāpēc, ka cilvēkiem, viņiem vajag manas prasmes, viņiem vajag mans zināšana, man dara, viņiem, ja es to nedarīšu, kāds cits to darīs. Un, bet tagad man vienalga, cik es esmu pazaudējis nozīmi manā uzņēmumā, ja godīgi, tas man dod vismaz kaut ko darīt ikdienā, tāds, ka ja man nebūtu tas, bet es nezinu, ko es darītu, es sajūtu prātā, man vajag kaut ko, kas man tagad tur uz savām kājām, liek man pamosties, tāpēc, ka ja man nav tā, ko tad es darīšu? Viss man hobiji ir pamatā pazuduši. Man ir tagad mašīna, ar ko es strādāju. Bet bez tā man baigi nekā nav. Un es upurēju pilnīgi visa pamatā. Es upurēju sociālo dzīvi, es negāju uz nekādiem randiņiem, paulītēm, baigi, es neko tādu reāli nedarīju. Es vienkārši strādāju. Sestdienas ieskaitot. 12, 14, 16 stundas dienā dažreiz. Un tagad redzot
ķipa augļus, kā lai saka, nu, jā, krūti, es pelnu vairāk nekā ikdienas cilvēks, bet, nu, es neteiktu, ka tā nauda tik daudz man dzīvi izmainījusi. Jā, man ir saglabāts pietiekami daudz, ka es neko fucking nedaru kaut kādu gadu vai ko. Es neteiktu, ka man dzīves standarts nemainītos. Es varētu mierīgi visu gadu paņemt brīvu, bez nekādas problēmas. Bet arī man sajūta tāda, ka kamēr es šitā stāvoklī esmu, es visu laiku redzu, kā citi turpina iet tālāk, citi turpina darīt šito un igrinu. Es visu laiku, man visu savu mūžu, man ir sajūta tāda bijusi, ka es vienkārši palieku atpakaļ. Es atpalieku, visi pārējie man vienmēr uz priekšu. Vienalga par ko nakuju, vienmēr kāds ir labāks par mani. Es atceros kopš jau bērnības, man liekas, es par šito varbūt runājis iepriekš. Es neatceros, vai es to video publicēju jebkād, bet man bija riktīgi garš rēns par to, ka pamatā visi cilvēki, kurus es pazinu, jebkurā vidē, vienmēr bija labāki par mani. Vienalga, kā tā būtu, zīmēšana, skriešana, peldēšana, pat datorspēles, pohuj. Vienmēr pa visu viņi bija labāki. Man nebija neviena lieta, kur es biju, vislabākais manā vidē. Vienmēr kāds bija labāks, gudrāks, ātrāks, stiprāks. Vienalga. Es visu savu mūžu pavadīju, tā kā man tā sajūta bija, ka es biju vienkārši citu cilvēku ēnās. Es nebiju pamanāms, neviens nezināja, ka es eksistēju. Un lielākā daļa man dzīves man vienkārši pateica, aizver muti, tu neesi pateicīgs par to, kas tev ir. Un man ir grūti to emociju tā kā izskaidrot. Un es nezinu pat no kurienes viņi baigi nāk. Man tā griba būt labāk par citiem cilvēkiem. Bet nevis tāda tā kā, ka cilvēki ir zem manis, bet es gribu kaut ko izdarīt, kur es tiešām esmu labs, un es tiešām saprotu, ka man ir kontrole par to. Man liekas, tas viss nāk no tas, ka es vienkārši gribu kontroli par lietām. Es kontrolēju savu vidi diezgan. Es sataisu visu tā, lai vieta, kas man patīk, kur es tiešām gribētu strādāt, es kontrolēju savu laiku, es kontrolēju, kad cilvēki man var sazvanīt, kad cilvēki var to, un tas viss tiek tā kā, lai barotu šito aparātu, jā. Un, protams, lietas tiek upurētas tādā veidā, bet tā negriba, bet tā sajūta, ka man vajag vienkārši darīt vairāk un ka man vajag darīt šito vienalga. Es varu nostrādāt visu dienu, izdarīt diezgan daudz, un tagad es eju gulēt, jau prom domāju, man šitas vēl ir jāizdara, man tas vēl jāizdara. Kāpēc ja es būtu izdarījis to, tas būtu bijis labāk. Tur nav tā kā, tur nav šitās tas tā kā sajūtas, ka to esi jebkad tā kā apmierināts. Tā viņi nebeidz. Un es atceros, kad es iesāku uzņēmēju darbību. Es teicu, tagad es sasniegšu 3000 mēnesīs, būs priecīgākais cilvēks pasaules. Es to sen izdarīju. Ļoti sen, jā. Un man dzīve reāli baigi nemainījās bez tā, ka man ir savs dzīvoklis. Un man ir aizdoms, ka tas vienkārši turpināsies. Vienalga, cik es pelnīšu nākotnē. Man nav ne jausmas. Man personīgi, es zinu, ka šis ir diezgan ironiski priekš tā, ka es visu šitos uzņēmēju darbības daru. Man nav baigi skaidri vai konkrēti uzņēmēju darbības goali. Citi, kurus runāju, es gribu sākt savu brandu, es gribu marketing campaigns darīt, tam līdzīgi. Es zinu uz pusi, kuru es eju, bet es nezinu mērķi. Man nav baigi nekāda mērķa, bez tā, ka es vienkārši gribu būt viens no labākajiem kaut kādā vidē. Tāpēc, ka tas man dod kontroli par to, ka tas man dod autoritāti par kaut ko. Un varbūt tā, ka, kad es biju mazāks, man vienkārši nebija nekā tāda. Un es nezinu, bet pat ja tādā gadījumā tas būtu, es nezinu, kāpēc mani tas pat tā kā no kurienes nāk tā vēlme. Es vienkārši neatceros. Pat ja es atcerētos, man liekas, es nesaprotu. Es vienkārši nezinu. Un es to turu diezgan tuvu sev pie sirds, tāpēc, ka es nevienam par šito nestāstu. Pirmkārt, pat ja man kaut kādā ļoti retā gadījumā būtu pat vismazākā vēlme par šito stāstīt cilvēkiem, viņiem neinteresē. Viņiem pohuji. Katram ir savas problēmas, un es piekrītu tam.
tas man tā ir vienkārši, tā ir tā realitāte, ka, nevienam nahuj neinteresē. Nevienam, pilnīgi nevienam neinteresē tas. Tu esi tā kā tas pasaules centrs tavā objektīvajā pasaulē, un citi cilvēki ir savi pasaules centri. Viņiem interesē viņu stāsts, viņu nākotne, viņu pagātne, viņu XY. Tagad, es ļoti bieži pamanu šitās te formalitātes, kā lai saka, ka tāds, ka kāds pasaka, oh yeah, how you feeling, bla, bla, bla. Tu vari just caur viņu vārdiem, ka viņiem ir pohuj, viņi to dara tāpēc, ka tas būtu jādara. Nevis tā, ka viņi vēlas to darīt. Un man nepatīk tās formalitātes. Man ļoti nepatīk lietas, kuras tā kā ir jādara tikai un vienīgi tā, ka tas ir jādara. Man patīk vienkārši tik taisni pie patiesības, un tas ir viss. Man ir mazas lietas, piemēram, mani ļoti bieži baksta par to, ka es ēdu dakšu un nazi nepareizi, ka man dakša ir labajā rokā un nazi kreisajā. Vai tā, ka tu ēd parasti ar vienu dakšu, tu ēd labajā rokā, un tas ir viss, ka tev nazi tas ir labajā rokā. Manuprāt, tā ir tradīcija vai ko. Nav nekāda nopietna pamatojuma. Tāds, bet tev vajag labā roka, tas, ka labā roka ir stiprāka. Ja tev labā roka ja tev kreisā roka vai vispār rokas ir tik fucking vājas, ka tu nevari nazi kreisajā rokā izmantot un griezt, kāpēc man tagad ir jāapmaina, kā es ēdu, tikai un vienīgi tā, ka man ir nazis. Un saka, bet tā tas ir, tā ir tradīcija. Man pohuj, ka tā ir tradīcija. Tas ir pilnīgi cits. Kāpēc es par to runāju? Bet, jā, turēties atpakaļ uz tā galvenās tēmas ir tas, ka es vienkārši nezinu, kas reāli notiek. Man liekas, neviens cits arī nezina, kas man ir tā kā, tas man reizē to te, es neteiktu satisfaction, kas pareizais vārds būtu. Tā kā ikā mieru, ka es neesmu vienīgais, bet reizē tas man dod tā kā panika, tāpēc, ka, neviens neko patiesībā nezina, kas notiek, tā kā nav cilvēks, kas varētu jautāt tā kā kaut kādus jautājumus, kas man dotu atbildes uz manu realitāti, bet, es nezinu. Arī man ir viena cita dilemma arī, kas man ik pa laikam ir, ja jau es tik daudz runāju, tad es varu par šo arī parunāt, bet, man ik pa laikam ir kaut kāda delusion, ka tā kā realitāte neeksistē. Man ir tas, ka kā tu vari pierādīt, ka šitā visu, ko mēs jūtam, taustam vai ko saprotam, ka tā ir īstā realitāte un ka viņa pat tā kā eksistē, tāds, ka teorētiski viss, par ko tu zini, ir par savu eksistenci, un tas ir viss. Es nezinu, vai citi cilvēki tiešām eksistē, vai viņi redz tāpat kā es, viņi domā, tā kā, vai, cits saka simulation, vai ko, es nezinu, vai es tik tā lietu, bet ik pa laikam man ir, protams, vienmēr es aizēju atpakaļ, tā kā, ka visticamākais viņa ir īsta, ka viss, kas mums apkārt mēs varam sataustīt, ir kaut kādā veidā tā kā īsta, un pat ja teorētiski kaut kādā veidā viņa nav, tas nemaina faktu, ka es viņā eksistēju, un man vajadzētu izdarīt vislabāko, ko es varu no šitā. Tā kā, bet tā ir cita tēma, kur, ja godīgi varētu runāt kaut kādas 2-3 stundas tikai par to vienīgi. Un es nezinu, kāpēc viņa man eksistē, varbūt tas ir bika, ko man vectēvs stāstīja. Tāpēc, ka vectēvs bija interesants cilvēks, un runāja par to, un redzēt aiziet viņa kapiņu sakot, jo sniegs ir nokos. Viņam arī kapak man vajag beidzot dabūt, bet nevienam citam nav baigā interesi kaut ko par to darīt. Tā kā būs jāapskatās, kā to darīt. Tradicionāli to dara bērni, nevis mazbērni, bet, ja jau es esmu vienīgais, kam pat ir mazākās intereses kaut ko darīt tajā, tad varbūt pašam jāpaņem savās rokās kaut kas un jāizdara beidzot.
Varbūt jāsāk strādāt.